Digitālo un mākslīgā intelekta risinājuma izvēle uzņēmumam var būt dārga un riskanta. Kā saprast, vai tas strādās tieši tev? Daudzi uzņēmumi joprojām vilcinās, jo nezina, ar ko sākt. Latvijā jau 50 uzņēmumi izmanto iespēju izmēģināt mākslīgā intelekta risinājumus pirms ieguldīšanas ar Test Before Invest. Test Before Invest labi iespēja uzņēmumiem notestēt mākslīgā intelekta risinājumus pirms tos ievieš biznesa procesos. Ja runā par riskiem, galvenais risks ir, ka jūs būsiet ārpus biznesa, neizmantojot šādus risinājumus. Eiropas Digitālā inovācija centra viena no prioritātēm ir palīdzēt uzņēmumiem digitalizēties un būt konkurētspējīgākiem un efektīvākiem mūsdienu pasaulē. Edits ir kā stratēģiskais partners uzņēmumu digitālajā transformācijā, kas piedāvā skaidru ceļa karti digitalizācijai, praktiskas apmācības un ekspertu atbalstu, palīdzību finansējumu piesaistē un izmēģināt rīkus pirms to ieviešanas. Un tas ir tas, ar ko mēs ļoti lepojamies un vēlētos arī mazliet pastāstīt un aicināt uzņēmumus piedalīties, iesaistīties un tos izmēģināt. Edits piedāvā uzņēmumiem bezmaksas iespēju izmēģināt risinājumus pirms ieviešanas, lai saprastu, kā tie darbojas uzņēmuma procesos un vai tie patiešām nesīs iecerēto vērtību. Ir ļoti plašs spektra piedāvājums. Tās var būt dažādi veidi, vienkāršākas sistēmas, tāpat tie var būt dažādi mākslīgā intelekta risinājumi. Uzņēmumi nereti domā, ar ko sākt savā uzņēmumā ar mākslīgo intelektu, un tad tās viens no atlases kritērijiem svarīgākais ir, ka tur ir liels apjoms. Ja tas notiek, piemēram, 100 reizes dienā vai 1000 reizes dienā, tad tur pilnīgi noteikti nevajadzētu cilvēku intelektam strādāt ar šo biznesa procesu, bet to vajadzētu automatizēt ar mākslīgo intelektu. Un šodien visas iespējas pastāv, lai to varētu izdarīt. Tad mēs izmēģinājām Tildes risinājumu, chatbotu, kas izmanto mākslīgā intelekta iespējas. Testēšana kopumā mums aizņēma nepilnus, man liekas, 3 mēnešus. Nonācām pie ļoti vērā ņemamiem rezultātiem, jo pretējā gadījumā mēs droši vien nesaskatītu iespējas iekļaut šo risinājumu arī produkcijas vidē, mūsu mājaslapā un dot viņam iespēju strādāt jau reālā vidē ar reāliem klientiem un reāliem jautājumiem. No šī risinājuma ieviešanas brīža mēs esam apstrādājuši vairāk kā 1000 klientu sarunas, un lielākā daļa, kas visvairāk priecē, ir sarunas tieši ārpus darba laika. Līdz ar to mēs sasniedzam uzstādīto sākotnējo mērķi. Risinājuma izmēģināšana notiek soli pa solim. Vispirms uzņēmums aizpilda digitālā brieduma testu un pieteikumu. Edits veic uzņēmuma atbilstības pārbaudi. Ja viss atbilst, tiek pieņemts lēmums par atbalstu, uzņēmums saņem savu digitālās attīstības ceļa karti. Uzņēmums nodod nepieciešamo informāciju, sākas risinājuma izmēģināšana. Pēc tā atkārtots digitālā brieduma tests un rezultātu izvērtēšana. Edits sagatavo atzinumu par izmēģinājuma gaitu un pieņem lēmumu par atbalstu piemērošanu. Izmantojot šo programmu, lielākie plusi ir tie, kad jums nav sākotnēji nepieciešams investēt nezināmajā. Jums rodas iespēja pamēģināt jaunu, nezināmu risinājumu, vispirms pārliecināties par to, ka viņš ir tas īstais rīks, kas jums ir nepieciešams, un tikai tad jau ar drošu sirdi finansēt šī risinājuma ieviešanu. Laipni aicinām ikvienu uzņēmumu, kuram ir interese uzsākt šo digitalizācijas ceļu, pamēģināt kādu jaunu inovāciju un vienkārši izmantot iespēju kļūt mūsdienīgākam. Atver durvis digitālajām iespējām. Esi soli priekšā. Izmēģini jau tagad.